Ventilējamā kora, to mēs arī ražojam. Liekas, ka tas produkts ir kāda kombinācijā, tie caurumiņi un šitas, bet mums ir bijis bieži vien arī lietas, piemēram, kur vienkārši vajag detaļu, tas pat nav saistīts ar jumtiem, un kur vajag izsist caurumiņus un uzlocīt. Tas pats īstenībā arī mašīnām ir bijis kaut kādas biezāk bleķi līdz 2 mm biezumā, kaut kādu leņķi vajag uzlocīt, vai, nezinu, traktoram kaut kādu leņķi ir bijuši lauksaimniecībā, ka uzlocīt, tad attiecīgi šos caurumiņus mēs te visādi diametri, visādi geometrijas, ko var izdarīt. Produkti, kas ir aizgājuši, viņi pat nav bijuši saistīti ar jumtiem. Lietas kaut kādiem kombainiem, kaut kādas aizsargu lietas, mēs pat nezinām, es tik zinu, kad ir aizgājis kaut kādai tehnikai. Tev iedod rasējumu, vai ne? Iedod tos izmērus visus un jūs tik moči augšā. Jā, jo pa lielam ir tā, kad ar skārdu, var uzlocīt to vēmelu, var uzlocīt kori, bet tu vari uzlocīt jebkuru citu detaļu. Kāds redz to caurumu, redz to bleķi, viņam vajag, tad sūta rasējums un to visu var izdarīt. Tas nav ar lāzeru griezts, tas ir ar presējums, lai izklausās precīzāk. Tehnoloģiski pareizs presējums tas būs. Bet tas jau arī tas ir locījums. Tas būs locījums, jā. Šis būs tā kā laikam štānce, kas taisa akau caurumu, jā.